Man jautā, kas tad īsti ir Jāņu māte un kas īsti ir Jāņu tēvs? Nu tā, par Jāņu māti un Jāņu tēvu sauc nama saimnieku, pie kura jūs esat ieradušies svinēt Jāņus. Neatkarīgi no tā, vai viņam ir dēls Jānis vai mazdēls Jānis vai tā tālāk. Un tikai pēc tam nāk sabraukušie Jāņi, kuriem vecāki ir Jāņa mātes un Jāņa tēvi. Bet tā tad nama saimnieki, kuriem jums arī noteikti ir jāsapina vainags, Jāņu tēvam ozola vainags un Jāņu mātei skaists ziedu vainags. Un Jāņa māte no Jāņa bērniem var saņemt tos daudzos vainagus un likt pat kā kroņus vienu virs otra sev galvā. Pēc tradīciju pierakstiem ir bijis pat tā, ka mājas pagalmā ir bijis stabs, un tad, kad Jāņa bērni staigā pa sētām no vienas mājas uz otru, tad nes Jāņa mātei un Jāņa tēvam vainagus, kurus mauc uz tā staba, un tad pēc tam viens ar otru kaimiņi samērās, kuram ir vairāk Jāņu bērni bijuši, atnākuši ciemos, un to var noteikt tieši pēc tā vainagu daudzumu, cik tie ir uz staba samaukti. Tā kā Jāņu māte un Jāņu tēvs ir jūsu namu saimnieki, kur jūs svinat Jāņus. Un neatkarīgi no tā, vai viņiem ir kāda atvase, kuru sauc par Jāni.